Pirmo reizi Latvijā. Augstākā līmeņa peldēšanas sacensības ikvienam. Reģistrējies un pārbaudi savus spēkus patiesā sacensību atmosfērā. Sīkāk info swimming.lv. Pirmo reizi Latvijā. Augstākā līmeņa peldēšanas sacensības ikvienam. Reģistrējies un pārbaudi savus spēkus patiesā sacensību atmosfērā. Sīkāk info swimming.lv. Labs rīts sporta draugiem, peldēšanas cienītājiem un visiem, kam galvā vasara. Vasara ir klāta un karsti laikapstākļi mums aiz loga, bet mēs atrodamies Ķīpsels peldbaseinā Rīgā un 93. Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā. 3. diena rīta sesija, tātad 5. no 6 sesijām. Esam tā pieslēgušies un sveiciens visiem tiem, kas esam modušies svētdienas rītā. Vairākās pilsētās vakar pilsētas svētki. Tāpat liela daļa rīdzinieku noteikti vakar bija Lucavas salā. Bet lielākā cīņa tiem, kas ir pieslēgušies mums uz šo translāciju uz 10:00 no rīta, kad sākas rīta sesija. Redzam, sportisti jau principā ir gatavi, arī tiesnesītis ir gatavs darīt savu darbu. Kā jau ierasts rīta sesijā, tātad priekšpeldējumi un vakarā mums būs tāpat kā iepriekšējās dienās fināla peldējumi, medaļu komplektu dalīšanas, izšķirošie peldējumi, noteikti arī interesantākie peldējumi, bet arī rīta sesijā jāpadara savus darbiņš, lai pie fināla peldējumiem ir iespēja tikt. Ir mums pāris daži Latvijas rekordi šajās 2 dienās, un lielā mērā par to ir parūpējies Daniels Bobrovs. Ļoti labā formā ir ieradies uz šo Latvijas atklāto čempionātu. Daniels Bobrovs izdevās viņam labot 100 metros brasā. 100 metros brasā Latvijas rekordu, un tāpat arī nākamajā dienā izdevās labot rekordu 200 metros brasā, un bez tā arī ilgāku laiku esošs 4x200 brīvā stila stafetes rekords tika labots, 34 gadus vecs Latvijas rekords. BJSS Rīdzenes Ziepniekalns ar Danielu Bobrovu, Filipu Čepjolkinu, Emīlu Poni un Ģirtu Feldbergu. Principā nedaudz pārsteidza. Jā, ilgi šis rekords bija, un tagad tas ir labots, un tas šobrīd ir 7 minūtes 51,61 sekundi. Tā kā to ir vērts piefiksēt, un Danielam Bobrovam principā šajās 2 dienās visi 3 Latvijas rekordi. Redzam arī pirmās peldētājs, ar ko tad mēs sākam, 50 metri brass. Un 5 peldējumi, redzam, dāmām būs. Un pirmajā peldējumā vēl tikai 3 sportisti. Šeit Latvijas rekords ir Danai Kolidzei, 32,11, pagājušajā gadā sasniegts laiks. Un gribētos cerēt, ka Dana Kolidzei šajās sacensībās šo Latvijas rekordu atkal labos. Vajadzētu viņai to paveikt. Mums pirmajās dienās ir pārliecība, ka pirmajos 50 metros Danai Kolidzei pietiek spēku, un viņa ir ļoti ātra. To mēs redzējām arī iepriekšējās dienās 100 metros brasā. Un
Cita lieta, ka otrajos 50 metros, tieši 100 metros brasā Danai īsti spēka nepietika, bet 50 metros, manuprāt, viņa noteikti ir galvenā favorīte. Būs itin nopietna arī konkurente no sporta kluba Garants, Marija Haruķaņjana, 4 gadus vecāka meitene, bet tas jau 5. priekšpeldējumā. Nu vēl viena ļoti nopietna konkurenta būs 4. priekšpeldējumā. Tas jau tā domājot par vakaru, par fināla peldējumiem. Un tā būs Jūlija Lemke no Minskas starta komandas. Nu, te tikmēr pirmais priekšpeldējums noslēdzas un Anastasija Sergala no sporta kluba Delfīns 38-46. Gados jauna meitene. Anastasija 2002. gadā dzimusi. Nu, šeit gan piedalījās ar Diānu Besekerska, kur ir 2005. gadā pat dzimusi. Tātad šogad aprit tikai 12 gadi. Nu, pirmajos peldējumos ierasta vairākas ļoti jaunas sportistes. Nu, otrajā peldējumā arī visas peldētājas bez pieteiktajiem rezultātiem. Pieredzējušākā Kristiāna Klestrova no Ventspils, pārējās meitenes 2002. gadā dzimuši, 2003. un Daniela Metzlere tāpat kā Besekerska 2005. gadā. Nu, šeit pirmajā celiņā tā arī ir Kristiāna Klestrova, kur ir gados vecākā meitene. Izskatās, ka uzvarēs tieši tā arī ir 35-85, jau labāk rezultāti. Redzam arī Ksenija Griboka. Principā turpat arī bija ar 36-37 sporta klubs Delfīns. Ksenija, 14 gadiņie šajā gadā aprit. Un trešajā priekšpeldējumā jau būs viens tiešām, nezinu, vai var teikt, ļoti augstsvērtīgs, bet labs rezultāts varētu būt Karlēnai Kersai. Karlēna Kersa no Igaunijas. Viņa arī 4. celiņā tātad. Viņai vajadzētu būt ātrākai un var arī redzēt pēc tādas peldēšanas tehnikas, pēc enerģijas, pēc spēka, ka ir solīti šobrīd priekšā visām pārējām, kas piedalās šajā peldējumā. Karlēna Kersa, un, protams, ka uzvarēs šajā peldējumā. Nu, skatīsimies, kā viņai klāsies finālā. 32-76, jā. Par priekšpeldējumā izpeld zem 33 sekundēm. Karlēna Kersa, viņa, protams, būs A fināliste, neapšaubāmi. Nu, šeit jau būs pieminētā Jūlija Lemke, vēl viena sportiste, kas noteikti pacīnīsies ar Danu Kolidzei finālā. Tā vajadzētu būt. Tā tas noteikti arī būs. Fināls mums būs interesants. Paskatīsimies, kāds būs Jūlijas Lemkes rezultāts, vai arī zem 33 sekundēm izdosies izpeldēt. Būs zem 33, manuprāt, vai arī tomēr nē. 33-41. Finālam gan pavisam noteikti pietiks. Šeit, starp citu, pasaules čempionāta B normatīvs ir 33, bet 32-31. Tā kā Danai Kolidzei šis B normatīvs ir. A normatīvs ir 31-22. Latvijas rekords, kā jau teicu, Danai ir 32-11. Dana Kolidzei būs šajā peldējumā celiņā numur 4. Jā, ir Dana Kolidzei viens tukšs celiņš. Marija Haruķaņjana nav ieradusies. Bija tuvu 4. celiņam. Daudz jau sabijos, ka Dana nav ieradusies, bet Dana ir 4. celiņā. Viņa arī peld pa priekšu visām pārējām meitenēm. Skatīsimies, cik kvalitīvs būs šis rezultāts sprintā, brasa sprintā, 50 metros. Neslikts rezultāts, jā, 32-62 Danai Kolidzei. Redzēsim, vai vakarā viņš šo rezultātu spēs vēl kaut cik uzlabot. Neizskatās gan, ka ir līdz galam apmierināti
ar šo rezultātu Dani kolidzēja, bet iespēja vēl rehabilitēties noteikti vakarā finālā, lai gan arī zem 33 sekundēm ir izpeldēts no rīta. Vīriešiem, puišiem, jauniešiem šajā distancē 50 metros brasā būs 8 priekšpeldējumi. Te Latvijas rekords ir Nikolajam Maskaļenko. Zinām, ka tagad mums 100 un 200 metru brasa karalis jau ir Daniels Bobrovs. Kuram izdevies labot gan 100, gan 200 metru Latvijas rekordus. Pašam Danielam jau pirms tam piederēja 200 metros brasā Latvijas rekords, bet sacensību pirmajā dienā viņš arī laboja Nikolai Maskaļenko 100 metru brasa Latvijas rekordu. 50 metros gan joprojām tāds karaļa status šajā distancē Latvijā ir Nikolajam Maskaļenko. 2014. gadā viņš uzstādīja šo 27,83 rezultātu Rīgā sacensībās. Te pirmie 2 peldējumi ar sportistiem, kuriem pieteikto rezultātu nav. Bet 5. celiņā redzēsim Denisu Komaru, kas varētu būt kaut kādi jau atskaiti nākamajiem peldētājiem. Domāju, ka Denis Komars sasniegs itin vērā ņemumu rezultātu. Vismaz tā vajadzētu būt, un šajā peldējumā viņam pavisam noteikti vajadzētu uzvarēt. Aptuveni saprotot, kāda ir šī peldējuma konkurence, un tad jūs paši arī šobrīd redzat, kur ir Denis Komars attiecībā pret pārējiem sportistiem. Neapšaubām būs rezultāts, kurš jāņem vērā. Noteikti tuvu A finālam, bet B fināls pavisam noteikti būs Denisam Komaram. Manuprāt, 29,99 zem 30 sekundēm Denis izpelda. Teikšu, ka varbūt tomēr arī tikai B fināls, bet varbūt izdodas iespraukties arī A finālā, tā kā skatīsimies, bet tuvākajos peldējumos noteikti 29,99 paliks kā labākais rezultāts. Un domāju, vēl kāds 3 peldējumus pavisam noteikti. Trešajā peldējumā, te, visticamāk arī, lai gan 4. celiņš drīzāk jūrmalnieks Tomas Kalvāns, lai gan interesanti būs paskatīties arī 5. celiņā, kā peldēs Jegors Mihailovs. Viņš ir 2004. gadā dzimis, bet viņam ir itin pieklājīgs šis pieteiktais rezultāts. Gados jaunāks 5 gadus nekā Kalvāns, bet izskatās, ka šajā konkrētajā dienā viņš nebūs tuvu rezultātā. Un jūrmalnieks arī uzvarēs. Jūrmalnieks paliek beigās 2. Redzam, ka Emīls Akmens no Rīdzenes Daugavas sportanām pa 500 daļām tomēr apsteidza jūrmals sportistu. Ceturtais peldējums. Arī vēl virs 30 sekundēm noteikti. Redzam arī reakcijas laiku, tāpat kā iepriekšējās dienās. Uzreiz pēc starta. Ideja tas ir 0,6 līdz 0,75. Zem 0,6 jau ir labs reakcijas laiks, un teikt tā. 32,03 Rihardam Kahanovičam, Daniels Semenekus 2. vietā. 5. peldējumā arī vēl domājams, ka Denis Komara rezultāts netiks labots. Te rezultāts zem 32 varētu būt. Joprojām interesanti, ka Ventspilī Polijas karogs rādās visiem Ventspils sportistiem. Neliela kļūdiņa šajā ziņā. Pirmo celiņu pagaidām ātrākais sportists. Tā arī izskatās, ka ir, jā.
Romāns Vereteņikovs 31-26. Vereteņikovam 5. peldējumā uzlabo viņš savu pieteikto rezultātu. No 6. jau būs labi rezultāti zem 30 sekundēm. Te ir gan Jauhens Kavaļovs no Baltkrievijas, tāpat arī principā Eimans Miļus, lai gan šī nav viņam tā labākā distance. Cerēsim, ka Andrejs Frolovs var pacīnīties. Tāpat arī Andrejs Uzejovs no Baltkrievijas. Interesanti tāds 4., 5., 6. ceļš, manuprāt, pa priekšu. Arī Dzīdzis Rudovs no Jelgavas ar labu potenciālu peldētājs, 16 gadi viņam apritē šogad. Man izskatās, ka 4. celiņā Jauhens Kavaļovs iet pa priekšu. Tā arī principā varēja prognozēt, jāskatās gan vai viņš šo nelielo pārsvaru noturēs. Nu ir, tā arī ir. 4., 5. beigās un 3. Dzīdzis Rudovs Baltkrievu otru pārspēja. Rezultāts ir 28-99, tā kā 3 sportisti. Pirmais trīnieks pārspēja Denis Komaru. Pagaidām tātad 4. ir Denis Komars, tātad no otrā peldējuma viņam nebija pieteiktā laika. Skatīsimies, vai viņam pietiks. Finālam, B finālam pavisam noteikti pietiks, bet šeit ir vairāki sportisti, kas var zem 30 sekundēm nopeldēt principā kādu 3. Domāju, ka pavisam noteikti. Varbūt pat 4. Principā Filips Provorkovs no Igaunijas atbraucis sportists, kuram šogad 29 gadi aprit, bet arī vēl ar mīlestību pret peldēšanu. Gan 4, pat 5. Nopeld zem 30 sekundēm. Filipu esam redzējuši arī iepriekš Latvijas sacensībās. 3 gadus viņš jaunāks arī par Pāvelu Kondrahinu. Mūsu tāda ilgdzīvotāja augsta līmeņa peldēšanā tieši Latvijas konkurencē. Pāvelam Kondrahinam šogad 32 gadi aprit. No 8. peldējumā ir mums Nikolais Maskaļenko. Nikolais Maskaļenko, cik mums starp citu ir pasaules čempionāti, normatīvs B. B ir 28-47, A ir 27-51. Tas B normatīvs Nikolajam ir. Ieteiktais laiks šogad ir 28-00. Kā Nikolais Maskaļenko ir vēl viens sportists, kurš uz Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu 2017. gadā aizbrauks. Tātad uz pasaules čempionātu, 50 metru basēnā. Nikolais Maskaļenko izskatās, ka 50 metrus arī priekšpeldējumā veiks labā ātrumā, 28-05. Domājams, ka vakarā ir liela iespējamība, ka viņš arī uzlabo šo rezultātu. Daniels Bobrovs 2. vietā. Šeit stāsts par sprinteriem un par nedaudz garāku distanču cienītājiem. Nikolais Maskaļenko 50 metros joprojām ir labāks par Danielu Bobrovu, bet 100 un 200 metros Daniels Bobrovs jau ir aizgājis garām. Nikolais Maskaļenko arī gados vecāks sportists. 1993. gadā dzimis. Daniels Bobrovs 4 gadus jaunāks. Līdzīgs stāsts, kā Danai Kolidzei ar Aļonu Ribakovu bija, kad Aļona 100 un 200 metros brasā. Es teikšu, ka joprojām ir labāk. Es domāju, ka mēs Aļonu vēl kādu reizi sacensībās redzēsim, bet tieši 50 metros, kas ir tāda sprinta distance, kur ir vajadzīgs šīs citā veida šķiedras muskuļi, tad tur Dana Kolidzei jau ir ātrāk, bet 100 un 200 metros, kur tā distance ir garāka, tur Aļona ir labāk par Kolidzei. Un te līdzīgs stāsts arī Nikolai Maskaļenko un Daniela Bobrova gadījumā. Redzam, ejam tālāk, tagad gan būs neliela pauzīte, ir salikt jau šie karodziņi 5 metrus līdz basēna beigām, gan vienā, gan otrā galā. Tas nozīmē, ka būs peldējums uz muguras. Šie karodziņi, lai sportisti saprot, kurā vietā jau sāk domāt par pagriezienu. Pieredzējuši sportisti, pieredzējušāki
sportisti, un sportists noteikti to jau jūt, un peldēts ir ļoti daudz, bet gados jaunajiem sportistiem tas ir ļoti svarīgi. Lai vienkārši netiktu ieskriets beigās sienā un nebūtu kaut kāda galvas trauma, un kas noteikti nav vajadzīgs. Tā kā šie karodziņi, un tad, protams, arī starta konstrukcija tiek ielikta pie starta zonas, lai ir no kuras atspērties, tātad no baseina ir starts. 50 metros peldējumā uz muguras dāmām būs 6 priekšpeldējumi. Šeit Latvijas rekords ir Kristinai Silvijai Šteinai, 29.05. 2016. gadā sasniegts laiks. Latvijā Rīgā. Kanādieti ar Latvijas pasi turpina peldēt zem Latvijas karoga citās starptautiskā mēroga sacensībās. Bet šajā Latvijas atklātajā čempionātā nav Kristinas Silvijas Šteinas. Izskatās, ka viss jau ir gatavs. Jā, vai arī sastajā celiņā nav pagaidām starta konstrukcijas, manuprāt. Sastajā celiņā pirmajā peldējumā pirmkārt nebūs peldētājs. Tas ir viens. Tā kā var ielikt arī nedaudz vēlāk šo starta konstrukciju. Sagatavot viņi ir, bet nav, teiksim tā, nokārt uz leju. Te 3 gados jaunas sportists. Una Strausa, Luīza Baltiņa un Sabīna Marija Laipniece. Redzam, ka Sabīna Marija Laipniece itin droši ir izvirzījusies priekšā. Tieši šajā priekšpeldējumā. Atgādināšu, ka šeit Ķīpseles peldbaseinā ir iespēja sasniegt šos kvalifikācijas normatīvus lielākajām sacensībām. No 2017. gadā tas ir pasaules čempionāts pieaugušiem, bet 2018. gadā Argentīnas pilsētā Buenos Airesā būs arī jaunatnes olimpiskās spēles, kas arī ir mērķis vairākiem gados jaunajiem sportistiem un sportistēm. Jaunatnes olimpiskajās spēlēs var piedalīties sportisti, kas ir dzimuši 2000. gadā un vēl jaunāk. Tātad 1999. gadā dzimušie jau vairs tam nekvalificējas, un viņiem mērķis var būt šis pieaugušo pasaules čempionāts, un līdzīgi kā, visticamāk, 50 metros brasā būs Dana Kolidzēja. Dosies uz Budapeštu, 1999. gadā dzimusi sportisti, vairs uz jaunatnes olimpiskajām spēlēm nevar kvalificēties Dana. Vecums neatliek. Vai arī gados joprojām jauna peldētāja. Šeit otrais peldējums ir 11 gadus vecs baltkrievieti. Ja jau ir apritējuši 2006. gadā dzimusi, bet līderi ir 6. celiņā Diana Jaruševičite. Domājams, ka viņas rezultāts arī būs vērā ņemams vēl kādu laiciņu. Noteikti A vai B finālu. Vērtībā 31,84 Dianai Jaruševičitei. Tikmēr atnes man šeit rezultāts no 50 metru brasa dāmām. No finālā būs Dana Kolidzēja, Karlēna Kersa, Julija Lemke, Arina Sisojova, Anastasija Gavrilova, Jana Dobrjanska, Marija Goberga un Alise Vējona. Būs arī 8 B finālists, kā jau ierasts, ja ir pietiekami daudz sportistu. Šeit jau 3. peldējums. Domājams, ka lēnāks nekā lietuvietes sasniegtais laiks. Kā jau teicu, kādu laiku. Viņai noteikti būs labākais laiks. Domājams, ka tas ir arī
grūti teikt, vai A fināla robežās, bet B fināla robežās pavisam noteikti. Šeit Mareta Kalnišķa uzvar no Jelgavas specializētās peldēšanas skolas 34-50. Viņas rezultāts. Trešajā priekšpeldējumā, no ceturtajā priekšpeldējumā Margareta Markvarte būs tuvu 30 sekundēm. Varbūt izdodas izpeldēt arī zem. Viņa to var izdarīt, un viņai tas ir pa spēkam. Bet redzēsim, vai tieši priekšpeldējumos, vai arī tikai fināla peldējumā. Domājams, ka Margareta būs A finālā. No Topī Ojomis klubi no Igaunijas Margareta. Arī ļoti daudz redzētu Latvijas sacensībās. Gados joprojām jauna, un viņa ir tā, kas var kvalificēties Buenos Airesai 2018. gadā. 2000. gadā viņa ir dzimusi, un 50 metri peldējums uz muguras. B normatīvs ir 30,88, tas Margaretai ir, un mēs domājam, ka viņai ir arī jau A normatīvs 29,84, tik ātri Margareta Markvarte ir peldējusi. Tā kā visticamāk, ja nebūs savainojumi vai kaut kādas veselības problēmas, tad Margareta Markvarte 2018. gadā piedalīsies jaunatnes olimpiskajās spēlēs Buenos Airesā. Ejam tālāk, 5. no 6 priekšpeldējumiem. Jau 5. Un tajā Rina Baikova no Jūrmalas. Arī viņa visticamāk brauks uz Buenos Aires. Ir viņai jau A normatīvs 50 metru peldējumā uz muguras. Cik spēcīgi ir konkrētajā brīdī Rina Baikova grūti spriest. Skatīsimies laiku. Pirmajās dienās nedaudz zem savu potenciālu peldējumu, manuprāt, arī ne. Šeit ir 29,91 Baikovai, Jūrmalas sportistei. Tāpat kā Margareta Markvarte ar normatīvu jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Tālāk jau Baltkrievijas sportiste Aleksandra Kavaļeva. Viņa ir peldējusi arī zem 29 sekundēm. Sportiste gan jau ļoti pieredzējusi. Šogad ir 27 gadi. Peldēšanā tas jau ir tāds ļoti cienījams vecums, ja tā var teikt. Aleksandra būs 4. celiņā. Tā arī Sigrita Sepa no Igaunijas var peldēt itin ātri. Domājams, ka tās arī vienīgās, kuras zem 30 sekundēm. Šeit Jelgavas sportisti Luīza Kalniņa mums uz brīdi rādīja ekrānos. Šādu protokolu lapu peldēšanas sacensībās tiek izprintēts ļoti, ļoti daudz. Kādu daļu no tā mēs savāc. Tas nav 10 vai 20. Tas ir ap 100 lapām šeit pa 3 dienām, pat vairāk par 100, es domāju. Pat tuvāk 200 lapām arī manā īpašumā nonāk. Tā kā printeris peldēšanas sacensībās strādā ļoti daudz, katrai trenerītei vai katram trenerim. Tā kā būtu interesanti arī noskaidrot, cik uz sacensībām tad Latvijas atklāto čempionātu tiek sagatavotas lapas un tinte. Domājams, ka visai daudz. Šeit neliela pauzīte, nelielas tehniskas problēmas, bet domājams, ka tagad viss ir kārtībā un sportists arī varēs sākt savu peldējumu. Tur 7. celiņā. Kaut kādas problēmas ar starta konstrukciju nav tā pietiekami
tā cieša un stingra. Vai pēc tam nerodas problēmas ar startu, ar atspērienu. Ir bijis arī tā, ka dēļ tā tiek pārpeldēts. Kāds sportists lūdz pārpeldēt savu peldējumu, jo starta konstrukcija neesot bijusi stingra. Atspērties starts nav bijis iespējams labākajā līmenī. Tāpēc ir zaudēts kaut kādas sekundes simtdaļas vai desmitdaļas. Tāpēc labāk, lai viss ir kārtībā jau pirms starta. Lai nav pēc tam kaut kādi protesti. 50 metros brāzā vīriešiem A un B finālisti un rezervisti. AMB finalists and reservists for 15 meters. Skatīsimies, kāds būs Aleksandrs Kavaļovs rezultāts. Pasaules pieaugušo čempionātu normatīvs šis B ir 29,52, A 28,52. Tām Aleksandra Kavaļova kvalificēs. Te gan ir jautājums, vai nav vairākas Baltkrievijā ar B normatīvu, tad ir vajadzīgs A normatīvs. Šodien gan peld zem 30 sekundēm priekšpeldējumu Kavaļovu. Viņa arī jūsu ekrānos 30,01. Šīs sportists rezultāts. Ar to arī mēs noslēdzam priekšpeldējumus dāmām. Uz muguras vīriešus pirmajā peldējumā 3. celiņā startēs Lišāns Dāvis, 5. Zobkovs Boris. Tālāk jau, protams, arī vīrieši šajā pašā distancē. 50 metri uz muguras. Vairākas tātad šīs sprinta distances mums rīt sesijā. Pēc tam gan būs 200 metri tauriņu stilu peldējums. Tur gan priekšpeldējumi būs tikai vīriešiem. Dāmām būs vakarā fināls viens. Nav tik daudz šo sportistu. Kopumā gan sportisti ir ap 400. Redzam, slēdz Šefer no ASV. Vienīgais ASV pārstāvs šajās sacensībās. Paskatīsimies, kāds būs viņa rezultāts. Nav viņam pieteiktā laika, bet izskatās, ka viņš arī šajā konkurencē. Nav gan slēdzis Šefers iznācis uz starta. Pirmajā dienā bija šķiet, ka arī otrajā, bet varbūt vakar Lucavs Salaus koncertu bija aizgājis, vai arī kāds savainojums, ko, protams, negribētos. Otrais no 7 priekšpeldējumiem. Te Emils Pona 8. celiņā uzrādīs visticamāk vērā ņemamu rezultātu. Tā tam vajadzētu būt. Rezultāts, kuru laiku mēs arī varēsim vērot kā labāko. Varbūt kļūdīšos, skatīsimies. 8. celiņā jūs redzat, ka Emils Pona arī ir priekšā un visai daudz priekšā pārējiem, bet jautājums ir tieši par rezultātu. Cik labs būs tas? Labs, 27,70 Emīlam Ponem. Tādā peldēšanas sabiedrība arī jau zināms sportists. Latvijas rekords šeit ir Jānim Šaltānam. 2015. gadā Nīderlandē sasniegts laiks 25,54. Ir sportists, kas varētu peldēt ātrāk šajās sacensībās konkrēti, bet nav tas no Latvijas. Tas ir Baltkrievs. Arī vairākas reizes Latvijā Rīgā pabijis Maksims Džaļenčiks. Patīkot Baltkrieviem Latvijā. Ir šeit iespējas gan vākt daudz medaļas, gan arī Rīga kā pilsēta patīkot. Trešais peldējums te netiks pārspēts. Emīla Ponas rezultāts. Emīls tiešām tādu labu rezultātu ir uzstādījis. Domāju, ka arī nākamajā peldējumā tas netiks pārspēts. Te ir 28,98 Nikitam Kudrašovam no Jūrmals specializētās skolas. Zem 29 sekundēm ir izdevies izpeldēt. Saņem arī
finālistus dāmām peldējumā 50 metru uz muguras. Starp citu arī jums ar visiem rezultātiem tādā tiešsaistes, jeb moderni sakot, online režīmā ir iespēja sekot. Dodieties uz Latvijas Peldēšanas federācijas mājaslapu, kas ir uzlabota pēdējos gados, Swimming LV. Tad meklējiet informāciju starp ziņām par Latvijas 93. atklāto čempionātu un tālāk jau atradīsiet arī iespēju uzklikšķināt uz starta protokoliem un meklējiet to, kur ir web. Tātad online sistēmā, ja pat taisno gribat atrast, tad Latvian nationals.com. Arī tā to ir iespējams atrast, bet starp, ja būs vēlme un vajadzība, tad Swimming LV šo ceļu līdz tieši saistas rezultātiem arī sameklēsiet. Tikmēr 5. no 7 peldējumiem te ir Pāvils Vilcāns no Ventspils, kuram patīk peldēt uz muguras, kurš ir viens no tiem, kas ir arī pārpeldējis starta konstrukcijas dēļ. Neatceros tagad precīzi gadu, šķiet, ka 2015. Vēl tas bija, varbūt 2016. drīzāk gan 2015. Pāvēlam bija problēmas ar starta konstrukciju un tiešām pēc tam pārpeldot viņš krietni ātrāk šo distanci veids. Te gan ir arī Girts Feldbergs, protams, kurš varētu būt galvenais favorīts, nedaudz pietrūk garākajā distancē peldējumā uz muguras 200 metros Feldbergam, lai izpildītu šo normatīvu uz pasaules čempionātu. Ļoti viņš pārdzīvoja, bija arī tuvu šim normatīvam. Pasaules čempionāta normatīvam un tur arī tuvu arī Latvijas rekordam. Un te normatīvs B ir 26.18. Girts tik ātri šķiet, ka nav vēl peldējis. 26.18, bet 26.23 gan Girtam ir bijuši. Šobrīd te Girts Feldbergs arī pārējiem pa priekšu ir. Viņam droši pārējiem pa priekšu. Girts ir labā formā un viņš progresē. Skatoties uz to, ka ir jau pieredzējis sportists. Girts Feldbergs un 26.15, ko es teicu par normatīvu, 26.18 un 26.15, tā kā Girtam Feldbergam pasaules čempionāta B normatīvs. Liels prieks par Girtu, viņš noteikti ir pelnījis doties uz Budapeštu. Ļoti smagi strādā. Neskatoties uz to, ka ir arī šķiet, ka darbs, pamatdarbs, arī studijas. Bet tajā pašā laikā mīlestība pret peldēšanu nav zaudējis un 26.15 ir pasaules čempionāta B normatīvs. Latvijas rekords mums šajā distancē 25.54 Jānim Šaltānam. Tas ir tuvu pat A normatīvam. Šeit ir 26.93 Gitim Alstankēvičum. Mums būs interesants fināls. Manuprāt, grūti spriest gan vai ar Maksimu Dzeļenčiku varēs Girts Feldbergs pacīnīties. Šis Baltkrievs tomēr peldējumos muguras ir ļoti spēcīgs, bet par otro vietu ar Pāvelu Čeikovu. Vēl vienu Baltkrievu. Tāpat arī Daņela Lahinovičs, vēl viens Baltkrievs. No šie 3 Baltkrievu peld zem 27 sekundēm, Dzeļenčiks zem 26 pat. Redzēsim, vai tā būs arī priekšpeldējumā. 4., 3., 4. un 5. celiņš Baltkrieviem. 1., 2., 6., 7. un 8. Latvijas sportisti. To arī redzat šobrīd grafiski. Tā arī Dzeļenčiks ir pārējiem Baltkrieviem pa priekšu. Tad seko vēl 2 Baltkrievi un tad jau arī latvieši. – 26.30. Maksimam Dzeļenčikam priekšpeldējumos. Būs interesants fināls. Mūsu paša Girts Feldbergs
cīnīsies ar 3 Baltkrievijas peldētājiem. Tāda būs šī konkurence par pirmo vietu. Un tālāk 200 metri tauriņu stils, bet tikai vīriešiem. Tātad būs 2 peldējumi, jo 12 sportisti vakarā gan būs tikai A fināls, B fināla nebūs. Vakarā mums ir arī garās distances 800 metri dāmām un 1500 metri vīriešiem. Tā kā tur būs tāds garāks peldēšanas maratons. Un tā redzam sportistus tribīnēs, sportistu atbalstītājs visticamāk. Bet 200 metros tauriņu stilā Latvijas rekords ir Romanam Miloslavskim Lietuvā. 2007. gadā sasniegts rezultāts. 2 minūtes, 4 sekundes un 89 sekundes simtaļas. Romans joprojām strādā ar Liepājas sportistiem. Liepājas peldbaseinā, nu kā vakar 3-kārtais olimpisko spēļu dalībnieks un neskaitāms reižu Latvijas čempions peldēšanā Arturs Jakovļevs stāstīja. Nu tad kandidējot arī Liepājas domē šobrīd Romans Miloslavskis. Cīnīsies par peldēšanu. Par peldēšanas, teiksim tā, priekšrocībām, tiesībām. Liepājas pilsētā par kaut kādu atbalstu. Peldētājiem tas, protams, ir vajadzīgs, tāpat kā, protams, arī citiem sporta veidiem. Tas atbalsts ir vajadzīgs. Latvijā sporta veidu ir daudz. Un tad, kad tu paesi vienā sabiedrībā, paesi otrā, tad arī liekas, ka visi ir pelnījuši šo atbalstu, jo visi strādā. Visi grib, bet ne visiem vienmēr pietiek. Skaidrs, ka gribās vienmēr vairāk. Tā arī, protams, ir atkarīgs bieži vien rezultāts, progress. Redzam, Igaunijas treneris nedaudz saguris svētdienas rītā. Nedaudz nomoka miegs, bet līdz fināla sesijām noteikti jutīsies modrāks. Tomēr 3 dienas pēc kārtas. Noteikti, ka treneris jau nedaudz pēc 8 ir baseinā. Tad no baseina tiek ārā aptuveni ap 8 vakarā. Tad, kamēr līdz viesnīcai, līdz mājām Latvijas sportistiem paēst, gulēt un atkal uz baseinu. Tāds ir grafiks šajās 3 dienās peldētājiem. Protams, arī viņu treneriem. Skaidrs, ka nav viegli, bet peldētāji pie tāda grafika ir pieraduši. Ne tikai Latvijas čempionātā, tāds tas ir. Arī citās, protams, lielās sacensībās. Tā redzam nianses, kāds peldētājs no ūdens nāk ātrāk ārā, kāds nedaudz ilgāk. Tur ir jautājums par kāju spēku, cik ilgi zem ūdens izdodas noturēties. Zem ūdens bieži vien tas ātrums ir pat lielāks. Tāpēc ir noteikts šobrīd pat šis noteikums, ka jānāk ārā no ūdens līdz 14 metram. Ir sportisti, kas var arī ilgāk noturēties zem ūdens. Tas ir gan peldēšanā, gan peldējumā uz muguras, gan arī citos veidos. Īpaši jau peldējumā uz muguras. Šeit redzam, pirmie 100 metri būs veikti. Rezultāts virs 2 minūtēm pavisam noteikti. 2:13 kaut kur varētu būt Alenam Jaunbērziņam. Tāda mana prognoze ir, gan viņš peldējis arī ātrāk. Izskatās, ka šobrīd pēc tādām tendencēm mums jau 2:13 pelda Alens Ēriks Jaunbērziņš. 2001. gadā dzimis sportists no Rīgas. Fiziski ļoti grūts peldēšanas veids, tauriņu stils, jāstrādā visās peldēšanas veidos ir jāstrādā visām ķermeņa daļām, visām muskuļu grupām, bet šeit īpaši sarežģīti tauriņu stilā, tāpēc 200 metru tauriņu stilā pat ir daudz, jāsaka tā, gara distance priekš tauriņu stilu,
Redzēsim, izskatās, ka varbūt arī ātrāk var nopildēt Jaunbērziņš par manu prognozu 2:13. Bet, fiksēsim rezultātu beigās. Jā, būs ātrāk pat ap 2:10. 2:9:17. Labs rezultāts Alenam Jaunbērziņam. Aplausi arī no tribīnēm. Patiešām neslikts rezultāts. Un tādu pat par trīnieku varēs cīnīties vakarā finālsesijā Alens Jaunbērziņš. Varbūt apmierināts arī pats ar savu sasniegto rezultātu. Arvis Aigars ir 2. vietā. 2:19 Arvim. Arī Arvis Aigars A finālā būs, piedalīsies ar šo rezultātu. Pietiks viņam. Galvenajā finālā 12 sportisti ar 200 metru peldējumā tauriņu stilā. Redzam dalībnieks no 2. peldējuma. Denis Sukanovskis, Aleksandrs Makējevs, Sanders Pāvo, Rinels Pjūs un arī Igors Krasikovs. Tā kā tāds dalībnieku sastāvs. Te Sanders Pāvo no Igaunijas varētu peldēt aptuveni līdzīgi kā Alens Jaunbērziņš. Tā arī ir Sanders Pāvo pirmais, Rinels Pjūs no Igaunijas arī 2. Divas dažādas klubus gan pārstāv šie mūsu ziemeļu kaimiņi. Izskatās, ka, viņi izskatās, bet viņi arī būs pirmajās 2 vietās šajā priekšpeldējumā. Pēc 100 metriem. Redzam arī no baseina kāds izskatās. Vēl labāk var redzēt tieši šo tehnisko izpildījumu. 35:10. Lēnāk kā Alenam Jaunbērziņam. Manuprāt, rezultātam vajadzētu būt beigās virs 2:10 tātad. 2:9:17 bija Alena Jaunbērziņa rezultāts. Lēnāk peld igauņi. Redzēsim gan vai 2. 100 metros viņš šo tempu spēs palielināt. Izskatās, ka nē. Jā, pavisam noteikti nē, krietni lēnāk pelda. Alenam Erikam Jaunbērziņam būs pārliecinoši pat labākais rezultāts priekšpeldējumos. Redzēsim gan, kas būs vakarā. Skaidrs, ka šie abi igauņi arī būs A finālā. Lielajā finālā, tad arī skatīsimies, kas būs tad, kad būs jādēla medaļas, kad tā motivācija būs lielāka. Saprot šie igauņi, ka principā arī krietni zem savu spēju robežu speldot viņi būs finālā. Un 2:19 Sanderam Pāvo, 2:20:24 Rinelam Pjūsam. Te pasaules čempionāta normatīvs, citi jāapskatās. 200 metru tauriņu stils. Ļoti spēcīgs ir šis normatīvs. B normatīvs jau 2 minūtes 1 sekunde un 38. No A normatīvs krietni zem 2 minūtēm, minūte 57:28. Ar to arī mēs noslēdzam tauriņu stilu 200 metrus. Tālāk būs 100 metri brīvais stils, un te jau itin daudz šo peldējumu. Tad 9 jau priekšpeldējumu meitenēm. Puišiem pat visi 14. Tā kā kādu laiciņu šobrīd jau vērosim 100 metrus brīvajā stilā. Pirmais no 9 peldējumiem. Jekaterina Filipova no Jūrmals, Aļesja Tīmane, Rīdzen Zoltūde, Alīna Monsiviljāita Delfīns un Anna Malmana no Ķīpsals. Te vajadzētu būt Alīnai Monsiviljāitai stabili priekšā pārējām.
un uzstādīt tādu rezultātu, ko mēs kādu laiku arī varētu ņemt vērā kā ātrāko. Grūti gan spriest, vai tam ar to pietiks B finālam, bet tuvu tam Montsevilaite varētu būt. Šajā peldējumā skaidrs, ka viņi uzvarēs. Tieši tā arī redzam. 4 sekundes iegūst uz pirmajiem 50 metriem. Vēl kādas sekundes noteikti pievienos arī otrajos 50 metros. Rezultāts gan visticamāk būs virs minūtes. Nedaudz, bet virs. Kādas 3 sekundes, varbūt virs, varbūt 2. 3, jā. Minūte 3 un 20. Neslikts laiks. Bet visticamāk minūte 3:20. B finālam varbūt arī pietiks. B finālam varētu pietikt, jā, Montsevilaitei. Varbūt arī nē. Skatīsimies. A fināls diezgan droši, ka tas nebūs. Te ir arī viena sportiste no Baltkrievijas. Viņai arī nav pieteiktā laika, bet viņa tik ātri nepeldēs. Tā ir sportiste, kas ir dzimusi 2006. gadā. Margarita Svjatkina. Domājams, ka te nebūs tik ātrs peldējums kā Alīnai Montsevilaitei. Kaut gan, minūte 7 minūte. Aptuveni tā varētu būt. Finišā ātrāk šajā peldējumā. Minūte 7 noteikti arī ļaus pakāpties vairākas vietas uz augšu. Redzēsim, vai tas vispār būs minūte 7, varbūt pat vēl ātrāk. Minūte 6:03 Marijai Dvorņikovai. Viņa arī notur savu pārsvaru pēc pirmajiem 50 metriem. Redzam, ka arī otrajos 50 metros viņa bija ātrākā. Pēdējie 50 metri jūs varat skatīties tajā taisnstūrī, kas ir sarkanā krāsā. Pie rezultātu tur norādam pēdējos 50 metrus. Tādējādi arī var ņemt kaut kādas tendences, izdarīt kaut kādus secinājumus, kaut ko prognozēt. Šeit ādažu sportisti izskatās visai satraukusies. Gados jauna meitenāknes groza. Viņai šogad tikai 13 gadi apritēs. Trīs meitenes no sporta kluba Delfīns šajā peldējumā. 3 pārstāvis arī Jūrmalai. Pa vienai ādažiem un arī Ķīpseles peldbasēnam. Pirmie 50 metri ap 31 sekundi. Aptuveni tā būs šajā peldējumā. Varbūt pat visas 32, bet tajās robežās, jā, 32,84 Elīnai Beinārei Ķuķūnovai. Minūte 3:86, kas bija Montsevilaitei. Arī pēc šī peldējuma paliks labākais laiks. Priekšā gan vēl būs vēl 6 peldējumi. Tā kā daudz vēl ko redzēt. Vakarā, kā jau teicu, būs arī 800 un 1500 metri. 800 metri dāmām. Pusotru kilometru peldēs vīri. Tā ir tāda izturības distance. Tā arī minūte 7:36 Beinārei Ķuķūnovai. Noteikti arī tāda psiholoģiskais pārbaudījums. Un tur ir arī jautājums par baseinu skaitīšanu sportistam. Nav iespējams saskaitīt, kuru baseinu es peldu. Tāpēc nāk telkā treneri, bet
Ir arī tādi gadījumi, ka nedzird treneri un jau tad, kad distance ir beigusies, aizpeld vēl nākamajā basēnā. Un no treneriem arī ļoti uzmanīgi ir jāskaita, jāpieraksta katrs nopeldētais basēns, lai tur nav nekāda pārpratuma. Skaidrs, ka ir arī galvenais tiesnesis, kas to visu kontrolē un skaita. Bet tāda grūta, nepārāk noteikti, ka patīkam distance, bet ir sportisti, kas uz to koncentrējas, kas tam gatavojas, un to arī var paveikt ļoti solīdā ātrumā, ļoti respektējumā ātrumā. Redzam, šeit Zlata Pētinena no sporta kluba Delfīns ir pirmā pēc 50 metriem. Un starp citu, vakarā, ja no rīta es esmu viens šeit pie mikrofona pults, tad vakarā būs Aivars Platonovs kopā ar mani, Latvijas peldēšanas federācijas prezidents. Lūkosim noskaidrot, kas tad ir pamainījies peldēšanā šajā pēdējā gadā. Bija Aivars pie mikrofona arī pagājušajā gadā. Tad vēl viņš nebija prezidents. Pēc Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm notika šīs izmaiņas, nepārāk, teiksim tā, skaisti tās notika. Bija arī juristi no iepriekšējā prezidenta saukti talkā, mēģinot kaut ko izcīnīt, cīnoties pret peldēšanas biedriem. Ne tāds labākais posms Latvijas peldēšanai, tieši kā federācijai, bet tur nav jautājums par to, ka ir kaut kādas intrigas Latvijas peldēšanas federācijas biedru starpā, starp klubiem, starp organizācijām pavisam noteikti nē. Tur bija tieši tā, ka prezidents pret biedriem, biedri ir vienoti, strādā vienas idejas vārdā un, cik mums sanāk dzirdēt, tad tur nekāda konflikta nebija. Tas tā varbūt liecināja nedaudz par peldēšanu kopumā, ka ir kaut kādas, teiksim tā, nesaskaņas, konflikti, intrigas. Tā nav. Starp biedriem pavisam noteikti tā nav, un biedri strādā tādā vienā virzienā. Un tagad to arī turpina darīt jau jaunā Latvijas peldēšanas federācijas prezidenta Aivara Platonova vadībā. 200 metri tauriņu stilu peldējums. Atnākuši rezultāti līdz manīm. Liels paldies par to. Ir viena diskvalifikācija. Jā, Rinelam Pjūsam no Igaunijas, kurš bija A finālists pavisam noteikti. Jā, viņš ir diskvalificēts par nepareizu virzienu maiņu. Tātad ar vienu roku tikai pieskāries šai gala konstrukcijai. Tā kā Rinela Pjūsa, kurš pēc rezultātu noteikti bija A finālists. Rinela Pjūsa A finālā mēs, vienīgajā finālā, 200 metros tauriņu stilā B fināla nebūs, bet Rinela Pjūsa mēs cīņā par medaļām neredzēsim. Šeit tikmēr turpinās 100 metru brīvais stils, Samanta Ozola 30.06. Te jau tuvāk būs Montsevilaitės rezultātām minūtēm 3. Bet domājams, ka Montsevilaite joprojām paliks kā ātrākā. Te, protams, ir rezultāti uz minūtu un 4 visticamāk. Minūte 3.86 bija Montsevilaitē, ja tagad pareizi atceros. Arī sekundes simtdaļas, te vajadzētu būt nedaudz lēnāk. Minūte 4, minūte 5 varbūt. Jā, minūte 5.13 Samantai Ozolai no Rīdzenes Daugavas Sportanam. Nebija viņa ātrāk otrajos 50 metros, tur Lada Filuškina. Itin daudz atguva, bet pirmo vietu vienalga Lada nespēja noķert. Un Samantai Ozolai šajā priekšpeldējumā labākais laiks. 7. no 9 priekšpeldējumiem tūlīt jau startē. Vakar sesijā atgādināšu
sāksies tāpat kā iepriekšējās dienās, pulkstens 17:00. Rīta sesija šorīt pirms 12 jau noslēgsies. Ne krietni, bet pirms 12. Vakars sākās pulkstens 5. Šeit redzam Gabrielu Nikicinu 7. peldējumā. Skaidrs, ka viņa peldēs ātrāk nekā minūti. Pasaules čempionāta normatīvs. B normatīvs ir 56,82. Gabriela ir tik ātri peldējis. Latvijas rekords ir 56,77. Pagājušajā gadā sasniegts laiks. Te priekšpeldējumā Gabrielai Nikicinai ir 57,74. Ļoti daudz pēdējā laikā peld Gabriela. Viņai arī tagad neliels savainojums šo sacensību laikā. Bet Nikicina noteikti A finālisti šajās sacensībās un dāma, kas cīnīsies par augstākajām vietām. Būs gan ļoti laba konkurence. Pirmkārt, Anastasija Karakovskaja no Baltkrievijas, kas būs 8. peldējumā, un arī, protams, Oksana Dzemidava. Tā kā arī šeit A finālā būs Latvija pret Baltkrieviju. Par trīnieku, par zeltu. Skatīsimies, kādu rezultātu tagad sasniegs Karakovskaja. Arī Ieva Maluka no Rīdzenes DSN varētu nopeldēt zem minūtes. Karakovskaja ap 57 minūtēm, diez vai. Sekundēm pavisam droši. Pirmie 50 metri 28 sekundēm. Būtu vēl ātrāk, ja būtu. Teiksim tā, šis finišs 50 metri fiksēts pieskārienā ar roku, tiek fiksēts pēc pagrieziena, jau ar kājām virziena maiņā. Bet ļoti labi šobrīd cīnās Ieva Maluka. Karakovskai. Beigās pat Ieva Maluka var uzvarēt, nedaudz pietrūks, 44 sekundes simtdaļas. Karakovskai noteikti nenopeldēja savu spēju robežās. Ieva Maluka arī var peldēt ātrāk, par to šaubu nav. Pēdējā peldējumā jau būs arī Oksana Dzemidava no Baltkrievijas. Noteikti kā ātrākā šajā konkrētajā peldējumā. Diana Rusevičīte arī peldēs zem minūtes. Lai kāda latviete, ceram, ka varētu Aleksandra Rybakova, varbūt arī Karolīna Kuļikova. Rybakova ir 3. celiņā, Aļonas māsa, jaunākā māsa, un arī Karolīna Kuļikova 6. celiņā. Pagaidām izskatās, ka Aleksandra Rybakova arī ir 2., 3. Dzemidava, protams, pa priekšu pārējām. 28,87 Aleksandrai Rybakovai. Jāmēģina noturēt temps. Tad varētu būt zem minūtes. To arī novēlam Aleksandrai Rybakovai. Viņi ir 3. lietuvieta aizgāja garām 2. 50 metros. Tūl ir arī beigās Karolīna Kuļikova, kā to varēja prognozēt. Un izskatās, ka vēl arī 7. celiņā Veronika Gorškova. Beigās Aleksandra Rybakova gan ir 3. bet 2. 50 metri ne tik ātri. To tempu noturēt neizdevās. Dzemidavai 58,15, jā. Skatāmies, Slēdz Šefers 5. celiņā ir vai nav? Pēc sestdienas nav Slēdz Šefers, šis amerikāns. Pieteicies bija, 1995. gadā dzimis sportists. Līdzīgi, starp citu, bija ziemas čempionātā ar Spāņu šķiet, ka studenti, kurš arī piekdienu vai sestdienu startēja, bet 2. dienā, svētdienā
jau vairs uz starta neizgāja, lai arī bija pieteicies vairākās distancēs. Latvieši savukārt gan tādas vaļības neatļaujas. Allaži ir uz starta. Latviešu celiņi ir vienmēr ar sportistiem. Tā atbildīgi gatavojas katrām sacensībām mūsu peldētāji. Protams, ir savainojumi, kas varbūt arī šoreiz ir patraucējis Slēdim Šēferam, bet diez vai. Kaut gan kas zina. Daniels Koļesņikovs pirmajā peldējumā ātrākais 58.09. Rīdzena Olimpiskais sporta centrs. Te Latvijas rekords ir ļoti cienījams. Romanam Miloslavskim 49.51. Romā, Itālijā sasniegts laiks. Te Latvijas rekords, tas ir Latvijas rekords par pasaules čempionātu normatīvu. Runājot, tad brīvajā stilā B normatīvs 50.64, no A normatīvs ļoti ātrs 48.93. Neviens latvietis nekad tik ātri nav peldējis. Trešajā peldējumā pirmajā celiņā startēs Tomsons Kārlis Edvards. Tad šajās sacensībās grūti būs kādam izpildīt zem 50 sekundēm, lai gan kandidāti ir, piemēram, Piotrs Dekķerovs no Igaunijas, kurš ir tuvu tam peldējis pēdējā laikā. Redzam pa 7. celiņu. Otrajā peldējumā ir ātrākais sportists, tas ir Mārtiņš Balčuns. Zem minūtes 58.87. No Rīdzenes Ziepniekalns šis sportists, viņš arī jūsu ekrānos. Ātrākais konkrētajā priekšpeldējumā. Vēl 12 peldējumi. 100 metros brīvajā stilā un tad arī noslēdzošā distance. Rīta sesijā tas būs 200 metru kompleksais peldējums. Un 200 metros kompleksā dāmām būs 4 peldējumi. 4 peldējumi un jauniešiem vīriem būs arī 4 peldējumi. Te arī rezultāts ātrākajam būs 100 minūtes. Tas ir redzams. Cik daudz? Zem? 57, 56, 79. Ramanam Svietkinam no Baltkrievijas. Nebija viņam pieteiktā rezultāta. Tagad tādu ir sasniedzis. 4. peldējumā arī visi sportisti bez pieteiktajiem rezultātiem. Te diez vai kāds pretendēs uz B finālu kaut vai. Rezultāti ap minūti varētu būt visiem sportistiem. Viens no sportistiem nav dzimis pirms 2001. gada. Visi ir jaunāki. Pirmiem 50 metriem pa 27 sekundēm ātrākajam. Tas ir Boris Zubkovs. Tā arī būs aptuveni ap minūti šis laiks. Varbūt izdosies izspraukties zem minūtes Zubkovam. Gan ķer šo sportistu un iespējams arī noķers līdz finišam. Jevgeņijs Harzējevs. Nenoķers.
Lai gan uz brīdi šķita, ka nāk klāt, redzam Latvijas rekords. Tur dzeltenajā taisnu stūrītī plus 9,41 no Latvijas rekords Subkolam, bet 58,92 ir šī peldējuma rezultāts. No Romāns Miloslavskis savulaika ļoti ātri. Redzam, ka ir peldējis 10 sekundes, skaidrs, ka tā ir milzīgi starpība. Tā kā prieks arī, ka Romāns Miloslavskis pēc sportista karjeras beigām ir palicis sportā Liepājā. Piektais no 14 priekšpeldējumiem. Lauris Laizants no logas pirmajā celiņā, otrajā Daņila Mokrīnskis, Rīdzen DSN, trešajā vēl viens logarēnietis Jānis Dzirkalis, tālāk Rīdzen DSN, Aleksandrs Lisovskis, Jelgavnieks Alens Butāns, Ķīps Alrēns Neperts, Rīdzen DSN, Daniels Bonders un Rīdzen Ziepniekalns Kristofers Kīsiels. Tādā secībā, attiecīgi no 1. līdz 8. celiņam izvietojušies peldētāji. Te 8. celiņā Kristofers Kīsiels itin droši ir priekšā pārējiem. Viņa rezultāts ap 56 sekundēm varētu būt, tomēr lēnāk, bet ne daudz lēnāk, 57,95. Otrie 50 metri veikti 30,36. Ātrāks peldējums nekā iepriekšējais, bet noteikti arī ne A, ne B fināls. Būs vairāk sportisti, kas peldēs vairāk zem minūtes. 6. peldējumā, ja kāds izpeldēs zem minūtes, tad tas būs labi. Ja vairāk, tad ļoti labi. Bet arī ne tie labākie rezultāti būs šajā peldējumā, kurš tātad 6. no 14. Pagaidām līderis ir 5. celiņā Antons Semjonovs. Viktors Balčikins, jā. Balčikins tad ir 4. celiņš. Antons Semjonovs ir 3. Varētu būt arī zem minūtes Balčikinam. Labu tempu ir uzņēmis šis sportists 2002. gadā dzimis. Jā, ja noturēs tempu, tad būs zem minūtes, un viņš to arī noturēs. Vienīgais zem minūtes visticamāk, bet krietni zem minūtes, tā kā Viktors Malacis, redzam, ir arī priecīgs. Rīdzen Daugavas sporta nams. Visam noteikti varbūt apmierināts ar savu rezultātu, 57,38. Krietni ātrāk nekā viņa pieteiktais rezultāts bija, 5 sekundes ātrāk, un tas, protams, skaidrs, ka sportistam jau ir prieks. Visticamāk, ka personīgais rekords, kā jau teicu, šogad viņam tikai 15 gada aprit. Tas nozīmē, ka vēl ir tas laiks, kad iespējams un krietnes progress ir iespējams no sacensībām uz sacensībām. Tā tam vajadzētu būt. Pie pareizes attieksmes, pie pareiziem treniņiem, pie treniņa apmeklēšanas pirmkārt. Tad Viktors ir labi pastrādājis un 5 sekundes uzlaboja savu pieteikto laiku. Teikt, ka arī savu personīgo rekordu itin daudz palaboja šajā peldējumā Viktors Balčikins. Tagad jau nākamais peldējums, tikmēr 7. Arī kāds varētu izpildīt zem minūtes, un arī visticamāk, ka viens, lai gan pieteiktie rezultāti ir visiem virs minūtes. Skatās, ka 3. celiņā Pēters Ričards Ozols. Zem minūtes, vai vēl kāds zem minūtes? Jā, arī Toms Veinbergs iespraucis šajā klubiņā, kas 100 metrus brīvajā stilā peld ātrāk par 60 sekundēm. Astotajā peldējumā Nikita Ivanovs, Roberts Freimans, Renārs Laviņš, Edijs Enkuzēns, Konstantīns Orlovs,
Helmuts Siliņš, Emīls Dūmiņš un arī Denis Boka. Un te gribētos cerēt, ka lai visi nopeldēs zem minūtes diez vai. Kāds noteikti nav arī labākajā gatavībā. Nevis katrām sacensībām var būt labākā fiziskā forma, labākais noskaņojums. Skaidrs, ka rezultāts ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Emīls Dūmiņš 27.09. Tū, lai visi nopeldētu zem minūtes. Bet noteikti kāds paliks arī virs šī rādītāja. Vismaz man tā liekas. Skatīsimies, varbūt kļūdos, un visi izpildīs zem 60 sekundēm. 7. Forsats Rināts, 8. Vilkasis Girts. 4 nedaudz pat virs minūtei, bet visi zem minūtes un 1 sekundes. Tāda rezultāta, bet Viktors Balčikins tiešām labi ir nopeldējis. Gados jaunais sportists, gan personīgais rekords, gan arī tiešām zolīts tādā kopējā konkurencē rezultāts. Šajā peldējumā reakcijas laiks labākais Arcumam Smirnovam, 0,63. Redzam joprojām tajās robežās 0,6 līdz 0,8. Un 0,8 jau ir ilgs reakcijas laiks, pārsvarā 0,6 līdz 0,75. Nu, zem 0,6 jau ir labs laiks tieši reakcijā. Šis mums ir jau 9. peldējums. Tuvojamies mēs 200 metru kompleksējiem peldējumiem. Skatāmies gan kāds šeit būs rezultāts. Jau vēl labāks rezultāts 56.11 Arturam Mazuram no Jelgavas specializētās peldēšanas skolas. Principā varētu būt B fināls, domāju. A fināls nebūs. B fināls arī zem tādu lielu jautājumu, bet tā nevar izslēgt, ka ar to varētu pietikt B finālam. Tālu no tā nebūs, pavisam noteikti. 10. peldējumā ir mums arī igaunis Karls Martens Reinlo. Redzam, viņš pirmajā celiņā. Karls savu kancēs šoreiz. Skatās, jā, trešais celiņš mums ir tukšs. Ļoti līdzīgi redzam vairāk sportisti. Visi robežās 27.30 līdz 27.93. Šķiet, ka līdzīgākais pagaidām no visiem peldējumiem. Visticamāk, otrajos 50 metros kaut kāda izritēšanās tomēr notiks. Tā vien šķiet, ka tā jau ir notikusi. Bet latvieši pa priekšu. Arvīts Vilcaks. 56.80 viņa laiks. Ātrākais viņš bija otrajos 50 metros, un ar to arī nopelnīja šo pirmo vietu konkrētajā priekšpeldējumā. Un 11. peldējums Roberts Zemturs, Jevgeņijs Konābo. Jā, prieks arī Jevgeņiju Konābo ieraudzīt no peldēšanas kluba Olimps. Pāvēlu Kondrākinu mēs redzējām pirmajās dienās, un tad redzam arī Konābo. Vakar nebija man iespējas būt klātienē, varbūt jau vakar Konābo startēja, bet pirmajā dienā Jevgeņiju neredzēja. Vēl viens no pieredzējušiem sportistiem, 1989. gadā dzimis. Šis ir tas vīrs, kurš peld bez peldēšanas cepurītes. Viņam gan arī pateicīgs matu sakārtojums, vai arī tomēr ir ar peldēšanas cepurīti Konābo. Skatāmies, kurā celiņā Konābo otrajā. Parasti Konābo peld bez peldēšanas cepurīti, šis nav Konābo.
Šis ir Derevjanko. Gan abo ir otrajā celiņā, jā, tieši tā bez peldēšanas cepurītes, bet ar pateicīgo matu sakārtojumu. Jevgeņijs kā ierasts. Teiksim tā, matu sakārtojums visai konkrēts. Nepārprotams. Peldēšanas cepurīte. Tad jau var arī bez tās iztikt. Tālāk 12. peldējumā vēlreiz redzēsim Girtu Feldbergu. 100 metru brīvais stils gan nav viņa kroņa distance. Spēcīgākais Girts ir tieši peldējumā uz muguras. 50, 100 vai 200 metri. Nav svarīgi, viņš ir vadošais mums peldējumā uz muguras. Te pagaidām ļoti līdzīgs peldējums. Plecu pie pleca visi sportisti principā. Girts Feldbergs vienalga varētu uzstādīt labu rezultātu. Ļoti respektējumu rezultātu, kurš varētu būt pat A-fināls. Domājams, ka tas arī būs A-fināls. Girts Feldbergs gan nav priekšā, viņš ir trešais šobrīd. 2 simtdaļās, 3 sportisti izvietojušies, tas ir tas, par ko es runāju. Ka ļoti līdzīgs plecu pie pleca pagaidām visi peld. Un būs ļoti interesanti tieši distances otrā daļa, kur Girts Feldbergs brīvajā stilā ir spēcīgāks, nav viņam tik labi šie pirmie 50 metri. Nu, redzēsim, vai samalošu vai nesamalošu, un Girts tiešām uzvarēs šajā peldējumā beigās. Tā arī ir. 52,73 ir ātrākais viņš otrajos 50 metros. Šis, manuprāt, ir Jevgeņijs Boļcovs, ja tagad ar brillītēm nesajauc. Šis ir Girts Feldbergs. Redzēsim Aleksandru Graudiņu ar Latvijas saknēm puisis, bet no Austrālijas pirmajā dienā jau daudz par viņu pastāstīja. Ir vecāki arī ieradušies šeit Latvijā, bet no Sidnejas atlidojas speciāli uz Ķīpsalas peldbaseinu. Pirmdien lidos prom, otrdien ielidoja. Vecāki joprojām runā latviski. Skaidrs, kā ar akcentu, bet latviešu valodu nav aizmirsuši. Bet Aleksandrs Graudiņš latviešu valodā nerunā. Bet starp citu, ir ar interesi, varbūt arī kādu reizi pārstāvēt Latviju kādās starptautiskās sacensībās. 400 metros brīvajā stilā viņš bija ātrākais, uzvarēja. Izskatās, ka 100 metros tik ātrs nav. Kaut gan, viņam arī vajadzētu kļūt ātrākam tieši otrajos 50 metros. Ir viņš 5. celiņā. Pagaidām gan ne pirmais un arī ne otrais. Te ļoti spēcīgs ir Gregors Sirks no Igaunijas. Beigās Graudiņš redzam, ka otrajos 50 metros viņš ir ātrākais. Nākamajos 50 metros viņš arī noteikti, ka būtu ātrākais. Noteicīgi 400 metros viņš ir visātrākais. Nav viņam tik labas šīs sprinta īpašības. Tēvs atkal ir tribīnēs. Saskatāmies ar viņu. Labs tāds, labs noskaņojums Sauleši visās šajās dienās šai ģimenei. Tāds liels pozitīvisms no viņiem staro un ļoti liels prieks bija Graudiņa ģimenei par uzvaru 400 metros brīvajā stilā. Te paskatīsimies, uz ko šajā konkrētajā vakarā ir spējīgs Piotrs Dektarjovs. Viņš var peldēt tuvu 50 principā pat sekundēm. Ne tik ātri kā savulaik mūsu pašu Romāns Meloslavskis, bet arī tiņas zolīdā ātrumā. Nākamā distance 200 metru komplekss sievietes. Ekstrīmēta brīviem 24,82. Turpat gan arī Deivids Grigaļons. Viena 10 daļa atpaliek. Izskatās, ka būs tas ātrākais laiks Piotram Dektaram, un tieši ņemot vērā savus rezultāts. Būs, domājams, ka kāds 53 pat sekundes, 52, tomēr beigās 51, 66, 52 aptuveni. Deivids Grigaļons tā arī noturējās līdz pat beigām, turpat blakus, 7 sekundes simtaļu zaudēja. Jā, šis ir Piotrs Dektarovs. Tur blakus trešajā celiņā arī viņa tautietis Janters Suns. Bet ko esam nonākuši šobrīd līdz kompleksējiem peldējumiem dāmām.
200 metri. Kā jau teicu, 4 peldējumi. Arī treneris, sportists. Pirmajā no 4 priekšpeldējumiem 200 metros kompleksā būs 3 sportists. Laura Riba no Valmieras, Diāna Besakerska no Rīdzenes Zoltūdas un Alise Vinogrādova no Rīdzenes DSN. Latvijas rekords Kristīnai Sviķei. No Lietuvas, no Lietuvas, bet Lietuvā Viļņā sasniegts laiks Kristīnai Sviķei. Tālējā jau 1984. gadā 2 minūtes 21 sekundes 17 simtaļas. Tādā ātrumā Kristīna Sviķa peldēja 200 metru kompleksu savā labākajā startā. Vai kāda varētu peldēt tuvu tam? Es ļoti ceru, ka Arina Baikova. Ļoti ceru. Viņa būs 3. priekšpeldējumā. Margareta Markvārta var peldēt pat ātrāk no Igaunijas, bet Arina Baikova 33 gadi jāsanāk šim rekordam tagad. Matemātika nepieviena. Kā nevajadzētu, 33 gadus vecs rekords. Arina Baikova ir peldējusi tuvu tam. Vai viņa šodien ir gatava to pārspēt? Grūti spriest vai no rīta, bet vakarā var būt. Varbūt uz to ceru. Te arī varētu viņu izpildīt varbūt Buenos Aires 2018. gada jaunatnes olimpisko spēļu. Normatīvu, visai droši. B normatīvs viņai jau ir, tā kā Arina Baikova jaunatnes olimpiskajās spēlēs varēs piedalīties arī šajā distancē. Arina 2000. gadā dzimusi, tā kā viņai tāda iespēja būs. Viņas vecuma un jaunāks sportists nākamgad varēs doties uz Argentīnu, lai piedalītos jaunatnes olimpiskajās spēlēs peldēšanā. Protams, izpildot attiecīgos normatīvus, kvalificējoties šīm sacensībām. Tā teikt, kurš katrs šādu iespēju iegūt nevar. Ir smagi jāstrādā, daudz jātrenējas, daudz sevi jāziedo tam. Katrs, kurš tajās sacensībās piedalīsies, noteikti ir to pelnījis. Nekas tāpat vien dāvināts nebūs. Laura Riba. Dodas jau pēdējos 50 metros, tātad brīvajā stilā. Rezultāts ap 2:40. Šajā peldējumā uzvarētāji nedaudz vairāk, 2:43. Laurai Ribai no Valmieras bērnu sporta skolas. Redzam 22 sekundes, gandrīz 23 sekundes šī peldējuma ātrākajai sportistei no Latvijas rekorda. Ļoti ātri ir peldējusi savulaik Kristīna Sviķa, tālējā 1984. gadā. Otrajā peldējumā jau būs ātrs noteikti peldējums no Aļonas Halupkins. Sportisti no Baltkrievijas, te gan ir jēga, teiksim tā, ir iemesls pasakot līdzi B normatīvam jaunas olimpiskajām spēlēm. 2000. gadā dzimusi Halupkina 2:25:32 ir šis normatīvs. Ir peldējusi vienu desmitaļu ātrāk Halupkina, tā kā B normatīvs viņai jau ir. Domājams, ka šī sportista varētu nopeldēt arī ātrāk. Tad 2001. gadā viņa ir dzimusi. Pirmie 50 metri, protams, tauriņu stilā. Pēc tam pagrieziens un
peldējums uz muguras. Noturās vēl pagaidām savās cēliņu robežās. 100 metru brīvajā stāvā Bet ļoti tuvu šai malai peld Halupkin. Tas noteikti ietekmēs rezultātu. Nedaudz jāpiekor Ģeviņai savas peldējums. Tā 8 šobrīd. Tagad 50 metru brāsā. Tad jau pēdējie 50 metru brīvajā stilā. Būs šis laiks ap 2:25 visticamāk. Kaut gan varbūt arī nedaudz lēnāk šoreiz nopeldēs Aļona Halupkin. Kas ir jāatstāj arī vakar sesijai fināla peldējumam. 200 metru komplekss nav viegls. Gan itin gara distance, gan dažādība. Ir konkurencē mums Olimpiskajās spēlēs Rio de Janeiro Ulvis Kalniņš piedalījās tieši kompleksajā peldējumā. Savulaik vairāk tikai koncentrējās uz brīvo stilu. Pēc tam sajūta, ka var vēl konkurēt spējīgāks būt tieši kompleksā. Skaidrs, tur ir jāpiestrādā pie brasa vēl krietni. Arī tauriņu stils peldējums muguras ir uzlabojums. Brīvajā stilā Ulvis ir ātrs, bet, protams, arī kaut ko ir iespējams noņemt no rezultātu. 2:28:34 beigās Halupkinai, un nākamajā peldējumā jau būs mūsu ātrākā peldētāja kompleksajā peldējumā Arina Baikova. Ceturtajā celiņā Arina. Visas Latvijas sportists šajā peldējumā. No sākuma tauriņu stils. Izskatās, ka tauriņu stilā pat priekšā būs Sindija Siliņa. Vai arī Arina Baikova ļoti līdzīga abas šīs meitenes pagaidām pirmajās divās vietās. Sindija Siliņa ir no Valmieras. Skatāmies, kur ir ātrāk. Ļoti līdzīgi veids pirmos 50 metrus tieši tauriņu stilā. Siliņa un Baikova. Peldējumā uz muguras. Arī vēl šī sportiste no Valmieras, Sindija Siliņa, ir priekšā. Brasā gan tas visticamāk mainīsies. Tā tam vajadzētu būt. Tagad jau pakāpenis šķiet, ka Baikova iet priekšā, bet brasā, zinot sportistam, pārsvaram Baikovas vajadzētu vēl palielināties. Redzam, šeit tas ir neliels. 53 sekundes simtens, 5 desmitens. Cik labā formātē jautājums ir Baikova. Šobrīd Sindija Siliņa ļoti labi cīnās, un Sindija Siliņa pat ir priekšā, tā kā viss cieņa šai valmierietei. Ļoti labi viņa pašlaik peld. Viņa ir priekšā, un te ir varbūt jautājums arī par priekšpeldējums, fināla peldējums. Baikova šorīt jau startē. Siliņš ir pirmo reizi uz starta. Viņai ir vairāk šīs enerģijas spēka palicis. Kā Baikova noteikti vēl arī pietaupās finālam. Sindija Siliņa krietni ātrāk. Malacis Sindija. Gados gan arī krietni pieredzējušāk. 5 gadus pieredzējušāk. Tā kā te gan ir jautājums man šajās pirmajās dienās.
Šķiet, ka Arina Baikova nav tajā labākajā sportiskajā formā. Kaut gan redzēsim, visu parādīs vakars. Jā, te vienkārši ir stāsts par to, ka Sindija Siliņa aptuveni savu spēju robežās nopeld pat nedaudz ātrāk. Un Baikova krietni zem savu spēju robežām. Tik cik ātri viņi var peldēt, viņi noteikti var peldēt kāds 5 sekundes ātrāk. Bet ne, rīta sesijā. Tā kā teiksim tā, Sindija Siliņa nedaudz uzlaboja savu sniegumu. Bet Baikova nopeldēja krietni zem savām iespējām. Tā kā Sindija ļoti pelnīt arī uzvar šajā priekšpeldējumā. Un tūlīt arī 4. priekšpeldējums startēs. Tur Anastasija Kotova, Nikola Sidorova, Marija Goberga, Margareta Markvarta, Erika Marti Esuļīte no Paņeveža, Sabīna Marija Laipniece, Rīdzenes Ziedniekalns, Darja Gorbača no Zolitūdas un arī Elīza Lāksdiņa no Jelgavas specializētās peldēšanas skolas. Te Margareta Markvarta, visticamāk, būs ātrākā. Viņa jau taurins stilā iegūst itin solīdu pārsvaru, itin komfortablu pārsvaru. Redzēsim arī ar kādām rezervēm peldēs Margareta Markvarta. Viņa arī zem 2.20 ir peldējusi. Visticamāk, ka rīt sesijā zem 2.20 laiks nebūs. Tomēr ierasti vakarā nedaudz ātrāk peldsportists. Adrenalīns, cīņa par medaļām, emocijas vairāk. Azarta vairāk noteikti arī. Visi saprot, gan Margareta saprot, gan Arina Baikova saprot, gan Sindija Siliņa saprot. Finālā viņas būs, tāpat kā arī Kalupkina no Baltkrievijas. Nejāskatās, kuras tur būs nākamās 4. Šīm 4 vajadzētu būt pēc rezultātiem pirmajām. 4, bet varbūt arī nē, jo tomēr Baikova lēni nopeldē. Skaidrs, ka lēni savām spējām. Ne mūsu tiem, kas skatās no malas. Peldēšana vienīgā ir vasarā plus 30 grādos došanās uz Jūrmā vai kādu no tuvākajiem ezeriem, upēm vai dīķiem. Pēdējie meiti šajā distancē Margareta Markvarta arī ar rezervu peld, manuprāt, ar visai lielu rezervu. Peldēs ap 2.20. Izskatās, ka pat 4, jā. Tā kā 25. Tas arī noteikti nav Margaretas Markvartas spēja robežu. Un savukārt Erika Marcevite nopeldēja, jā, aptuveni tā, kā viņa var nopeldēt. Tā kā līdzīgs stāsts kā iepriekšējā peldējumā, iespējams gan Arina Baikova, gan Margareta Markvarta pietaupās vakaram. Kad mana prognoze tomēr ir, ka viņas būs tās, kas peldēs pa pirmajām 2 vietām. Tā gan Sindija Siliņa no rīta sesijā jau pierādīja, ka var cīnīties, bet skaidrs, ka priekšpeldējumi, kvalifikācijas peldējumi un fināla peldējumi ir 2 dažādas lietas. Šobrīd dodamies pie vīru 200 metru kompleksējiem peldējumiem. Šeit skaidrs, ka Latvijas rekords ir Ulim Kalniņam pasaules čempionātā Kazaņā, Krievijā 2015. gadā sasniegts laiks. Šķiet, ka Ulvis 17. palika, tur pavisam nedaudz viņam pietrūk, lai pusfinālā tiktu 16 labāko starpā. Ceru, ka tagad kaut ko nejauc. Ar Ulvi arī runājām pirms Rio de Janeiro olimpiskajiem spēlēm, tādā garākā sarunā. Sporta centrs.com. Video sadaļā. Peldēšanas sadaļā
video apakšsadaļā noteikti vēl vitin ātri ir atrodama šī saruna. Pirms tam gadu iepriekš bija arī Ģirds Feldbergs atnācis līdz studijai. Un kopš tā laika vēl krietni ir progresējis Ģirds. Savukārt par Uli Kalniņu runājāt, tad Latvijas rekords kopš 2015. gadu ir bijis nemainīgs 2 minūtes un 39 simtaļas. Ceru, ka viss spēs izpeldēt vēl kādu reizi zem 2 minūtēm. Pēdējos gados tas progress nav bijis tik strauji, bet jāsaprot, ka Ulim studijas ASV tur ir pēdējais gads, cik es tagad atceros. Gadus skaitot, šogad varētu būt pēdējais gads, kad viņš beidz studijas ASV. Protams, tur ir krietni. Noteikti bijis jāpastrādā pēdējā laikā tieši pie mācībām. Aizsaglabāt šo stipendiju. Tas ir pietiekami liela. Ir zolīti, lai varētu dzīvot ASV. Bet pēdējos gados tie rezultāti nav progresējuši. Lai arī kā mums to visiem noteikti gribētos. Varbūt arī nav pēdējais gads studijām, bet tajā pirmajā. Jā, noteikti skaidrosim kādu reizi. Mums vēl atbrauks noteikti Latviju. Kā tad viņam klājas ar mācībām ASV. Tāpat 2 novirzienos šķiet, ka Ulis mācījās. Un te tikmēr beidzās pirmais no 4 kompleksiem peldējumiem puišiem. Dodamies pie otrā peldējuma. Tur Nikita Andrejevs, Nikita Gorbačevs, Aleksejs Cereščenka, Eimantas Miļus, Ilja Boicovs, Kerts Daniels Keskoels, Rihards Kohanovičs un Germans Goldsvarts. Principā Eimantas Miļus varētu būt ātrākais. Gribētos cerēt, ka Ilja Boicovs kaut kur turpat blakus. Kāds tāds varētu būt scenārijs šajā peldējumā. Sākam tātad Taurins stils. Nikita Andrejevs nav uz startu izgājis pirmajā celiņā. Pagaidām Eimantas Miļus pa priekš. Jā, tālāk Cereščenka un Boicovs. Vietas pārliecinoši iesācis, bet mūsu pašu Jelgavnieks tomēr ir 3. Tur tālāk Nikita Gorbačevs no sporta kluba Delfins, bet trīnieks no sākuma vismaz izratojas. Kaut kāds tālējošāks secinājums. Ja katrs sportists, teiksim tā, nezin, cik viņš ir ātrs attiecībā pret pārējiem katrā no nākamajiem peldēšanas veidiem, tad grūti ir izdarīt, bet vajadzētu būt, ka šis trīnieks paliks nemainīgs arī pēc nākamajiem peldēšanas veidiem. Eimantas Miļus pa priekš, Cereščenka 2, Boicovs 3, vai arī Boicovs te jau ir noķēris, ļoti līdzīgi. 4 simtaļas ātrāks ir Cereščenka. Skatīsimies, kas notiks brasā. Šķiet, ka pagaidām Eimantas Miļus ļoti komfortabli jūtas tieši šajā konkrētajā priekšpeldējumā. Es gan domāju, ka visi 3 no šīs trijotnes varētu beigās tikt A-finālā. Varbūt arī nē, bet ļoti gribētos cerēt, ka Boicovs tur iesprauksies. Pirmkārt, tad ir jābūt priekšā Baltkrievijas sportistam, ko Boicovs arī pašlaik dara. Tā kā ar to arī vajadzētu pietikt A-finālam. Galvenais būt priekšā šim Baltkrievam un 2. savā peldējumā. Boicovs principā pat nāk klāt Eimantam Miļum. Visticamāk gan, ka nenoķers, bet šo atstarpi samazinās. Eimantas Miļus 1 gadu vecāks sportists.
Labi nopelta Boicovs pārliecinoši. 2:13:67. Redzam, ka tā arī ir pēc laika, ka pēdējos 50 metros brīvajā stilā krietni nāca klātai mantam Ilja Boicovs. 2,5 sekundes atguva. Tad domājams, ka ar šo noteikti pietiks A-finālam Iljam Boicovam. Vajadzētu pietikt. Trešajā peldējumā Emīls Pone, galvenais favorīts, mūsu pašs sportists no Rīdzenes Ziepniekalna. No ārzemniekiem Armīns Everts Lelle, bet no 8. celiņā nedrīkst izslēgt Danielu Bobrovu. Kompleksā peldējuma cīņas, viņam nav pieteiktā rezultāta, bet viņš noteikti ir tas, kurš var pacīnīties. Redzam, ka arī reakcijas laiks pie 0,9 sekundēm. Tas nav labs reakcijas laiks, pavisam noteikti. Skatīsimies, cik ļoti Bobrovs spēs cīnīties ar Emīlu Ponu un Armēnu Evertu Lelli. Brasā noteikti, ka spēs. Brasā vajadzētu pieķert klāt Danielam Bobrovam. Pavisam labi būtu, ja Bobrovs varētu 100 metrus brasā peldēt, arī pārējie 100 metrus brasā, bet arī kaut ko pie 50 metriem Danielam Bobrovam vajadzētu pieķert. Pagaidām viņš ir pat 4. Peldējums uz muguras izskatās, ka nedaudz viņu tālāk padzīs no pārējiem un iespējams pat Bobrovs būs 5. Krietni lēnāks kā pārējie ir peldējumos muguras. Daniels Bobrovs varēsiet arī paši salīdzināt. Domājams, ka tur tā starpība būs ļoti liela un tāda jau atgūta brasā būs pavisam sarežģīta. Cik ir starp 36, 32, jā, 4 sekundes principā. Bet brasā noteikti kādas 2 sekundes Bobrovs iegūs, varbūt arī vairāk. Jautājums jau uz 3. vietu spējas pakāpties. 3. celiņā būs peldēšanas cepurīts Artūrs Markovs no Ķīvsels peldpusēm. Kaut ko atgūst Bobrovs. Skaties, gan daudz atgūst 38 ponēm. Bobrovam ir 35, 36 un 2,5 pret Markovu 3,5 pret Lelli vēl vairāk. Brīvā stilā jau varētu būt līdzīgi principā. Bobrovam ļoti svarīgi būtu tagad otro vietu izcīnīt, kas gan izskatās, ka neizdosies. Wow, ļoti labi Artūrs Markovs pa 3. celiņu. Kārtīgi tempu iedzinis ir Artūrs Markovs brīvajā stilā, kā mašīna viņš iet. Bet 2. beigās Artūrs Markovs redzam, ka bija viņš ātrākais patiešām brīvajā stilā un pret Emīlu Poni pat 2 sekundes ātrāks. Bet Emīls Poni uzvar. Rezultāti gan šeit ir ļoti augsti. Danielam Bobrovam pat ar 4. vietu, viņš būs uz A-fināla robežas principā. Labs peldējums šis bija. Ātrs peldējums. Nebūs uz A-fināla robežas. Vēl arī 4. peldējums paliek. Uz robežas varbūt arī būs. Bet domājams, ka A-finālā gan netiks. Šeit ir 4. pēdējais priekšpeldējums. 4,50. Kompleksais peldējums, tātad 200 metri. 50 metri tauriņu stilā, 50 metri uz muguras, 50 metri brasā un 50 metri brīvajā stilā. Kurš celiņš mums ir tukšs? 4. diemžēl ir tukšs. Silvers Heins. Tas nedaudz palielina pārējo sportistu iespējas iekļūt A-finālā. Šis Igaunis noteikti varētu peldēt arī zem 2,10. Pagaidām Pāvils Čaikovs. 27,5 sekundes. Čaikovs diez vai zem 2,10, bet ar 2,11, 2,12 var peldēt. Pagaidām viņš arī ļoti pārliecinoši izskatās 5. celiņā pēc peldējuma uz muguras. Tas pārsvars pār 2. vietu būs ap 2,5 sekundēm pat. Nedaudz vairāk izskatās. Jā, 2,5. Tā arī ir.
Tieši tā arī ir. Cik spēcīgs ir šis Baltkrievs, tagad skatīsimies brasā un brīvajā stilā, jo izskatās, ka pa 8. celiņa Antons Adameņa ļoti pārliecinoši nāk klāt brasā, un tad jau brīvajā stilā iespējams var arī pieķert, jo Antonam Adameņam nav pieteiktā rezultāta, bet noteikti viņš šo arī tina ātri nopeldēt. Domāju, ka būs interesanti cīņa tagad starp šiem diviem Baltkrieviem, starp Čaikovu un Adameņu. Es pat laikam liktu uz Adameņu. 8. celiņā. Izskatās, ka nekļūdītos. Vismaz pagaidām tā šķiet. Iet jau garām Adameņa. Jā, redzam arī tagad ekrānos. Kas notiek pašā izskaņā. Šeit kā Adameņa, jā, paliek priekšā. Tiem droši paliek priekšā, palielina to pārsvaru 2:11:46. Izstāst, ka Čaikovu pavisam nedaudz ir ātrāks par Bobrovu. Ja būtu tikai viens ātrāks, tad jau tiešām kaut kur pie A fināla būtu Bobrovs. Te gan ir jāskait, tagad no galvas neatceros, cik ir ātrāk bijuši. Baucovam vajadzētu pietikt šķiet. Emīls Pona pavisam noteiktā finālā, tas skaidrs. Arturs Markovs arī. Redzam, ka sportisti jau lēnām var, lēnām vai ātrāk, kā kurš gatavoties, lai dotos atpūsties, gatavoties vakara sesijai. Rīta peldējumu ar to arī noslēdz, ar šo komplekso 200 metru peldējumu. Tā kā par finālistiem saglabāsim intrigu. Saglabāsim intrigu vakaram, noteikti slēdzieties klāt Sporta centrs KomTV tiešraidē 17:00. Slēdzieties klāt, protams, nedaudz pirms. Sāksim pāris minūtes ātrāk ar fināla peldējumiem, tā kā intrigas būs daudz, un vēlreiz atgādināšu, ka arī Latvijas peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs būs kopā ar mani vakar sesijā, tā kā parunāsim arī kopumā par peldēšanu, par peldēšanas jaunumiem, noskaidrosim, kas mūs sagaida Ungārijā, Budapeštā pasaules čempionātā, cik sportisti varētu būt 2018. gada jaunatnes olimpiskajās spēlēs Buenos Airesā. Tā kā noteikti uzzināsim kaut kādus jaunumus, uzzināsim, kāda ir kopējā situācija peldēšanā, kādas ir kopējās tendences. Tā kā vakarā kopā ar mani arī Aivars Platonovs, bet šajā brīdī es no jums atvadīšos, tiekamies 17:00, atpūšamies, ievelkam elpu, pasauļojamies un neizbēgami 17:00 esam pie saviem TV ekrāniem vai datoru monitoriem, planšetēm, varbūt kāds pie ļoti moderna telefona. Tā kā tiekamies vakarā, pagaidām teikšu jums visu labu. Pirmo reizi Latvijā augstākā līmeņa peldēšanas sacensības ikvienam. Reģistrējies un pārbaudi savus spēkus patiesā sacensību atmosfērā. Sīkāk info swimming.lv. Pirmo reizi Latvijā augstākā līmeņa peldēšanas sacensības ikvienam. Reģistrējies un pārbaudi savus spēkus patiesā sacensību atmosfērā. Sīkāk info swimming.lv.